Labdien, mani mīļie! Šodien mēs esam uz gonkām. Katram ir sava palātička, un tagad mēs pajautāsim, kā visiem iet, kā visiem ir garastāvoklis. Mēs uzzināsim šodien par tuningu, varbūt kādam ir kaut kas ļoti interesants tunings, un mēs vēl to nezinām. Ejam pajautāsim, ko ir visinteresantākais jūsu darbā? Skatīties dažādas inženieru idejas, kā katrs izdomā, kādu mēs uztaisam vai pārtaisam. Vienā mašīnā šādu, otrā mašīnā tādu. Un ko visinteresantākais jūs redzējāt šeit? Var nofilmēt kādu stienīšu no sliekšņa nāk ārā. Tie domāt, lai es tādiem āzīšiem uzlikt to mašīnu, lai mehāniķi varētu vēl viņus darbot. Bet viņi ir tik tālu ārā, ja kāds sekojušais brauc uz rītu, viņš priekšā rītiem var savu rītēt saprāt. Tas ir tāds jautājums un diskusijas, kas ir jādiskutē. Vai tā var vai nevar? Tāpēc, ka viņam mehāniķiem tas ir ērti. Bet sekojošai mašīnai, kad viņi seko, viņi var pārdurt priekšējo riepu pret šito. Un tas var? To darīt var? Noteikumos nav uzrakstīts, ka tā varētu būt. Bet nav arī uzrakstīts, ka nevar būt. Tā kā tas tāds diskutabls jautājums. Kā kurš interpretē atkal to visu. Interesanti. Un kura ir jūsu mīļākā mašīna šeit? Nav tādas mīļākās. Ir mašīnas, kurām ir vismazāk problēmas, un ir mašīnas, kurām visvairāk problēmas. Ja? Un kuram ir visvairāk problēmas? Ir no Marokas, kuras mēs nepielaidām, tālāk ir Japāņiem problēmas, bet vismazāk problēmas ir, protams, Baltijas, Latvijas un Lietuvas mašīnām un Igaunijas. Obligāti, tikai mums nav problēmas. Jā. Ne, ir vēl tur kaut kāds itālis, kaut kas tāds, kam arī ir ļoti labi. Bet, teiksim tā, kopumā situācija nav slikta. What the most your likely part from the tuning? The body. The body with the carbon Kevlar shape. This is one word we did it by ourselves. I really like the style of this car. Oh, it's nice. These air discs, Yes. they are cool. Yeah. Yeah. Like one month ago, and it looks amazing. And it's also nice thing because our lottery partner has the lottery balls, and they are the same color like those rotors. It's nice. It's nice. It's so cool. We have this. I don't know what is this. Roll cage. Very nice. This part. Yes. What the most favorite tuning part in this car you have? The engine. And from what? From body. It's lion. Thank you. But I don't want to drive. I don't want to. Thank you. Yes, it's nice. It's not very comfortable. But if you like, I like it too. Yeah. Ļoti skaista mašīna. Ļoti maz vieta. Bet man liekas, ka tas ir laba mašīna. Šeit ir mums pānelis ar iPadiņu. Un kas ir? What is this? Brake balance? Šeit mums ir bremzēšanas balanse uz priekšējiem riteņiem un uz aizmugurējiem riteņiem. On, off. Ничего не трогаю. Yeah, very nice, very nice. Don't you scared about the glass lights that you can broke it? No, plastic. Šeit mums ir tāds lielais motors. Vadītājs saka, ka tas ir viņam vismīļākā daļa mašīnā. Šeit ir 2JZ motors. Varbūt tas ir tikai uzlīmē, un tas ir nav 2JZ. Mēs to nezinām un nekad neuzzināsim. Bet izskatās, maštāvīgi. Ļoti labi. Šeit mums ir uzlīmes. Nav lukturus, ir tikai uzlīmes. Man liekas, ka tas ir smart move. What's the most favorite part of this car? Favorite part is from Latvia.
HCK body kit. Yeah? It's I think it's like 5 years old, and it's been through every world in Europe and still going strong. That's cool. Yeah, that's cool. Yeah. Not real parts. The OE lamps cost one lamp cost €2,000. Yeah. So Don't want to no, pay. Why I need to pay? Sorry. this is allowed to have open. So this is just for fitness. Kad mašīna iebrauc, šeit ir tādas štučkas, uz kuru stāv mašīna. Uz kuriem stāv mašīna. Ļoti interesants dizains. Man ļoti patīk. Šeit ir 1, 2, 3, 4. Šeit ir mums neliela fikcija. Ir uzlimētas lukturi, bet šeit ir LED lampiņas, lai bija tāds izskats, kad ir lukturi. Ļoti labi. Ļoti strateģiski. Ļoti skaisti parogi. Tas ir interesanta dizaina lieta. Es nezinu, kāpēc viņi to izdarīja, bet izskatās tā, jūs zināt, apasņinka. Šeit ir caurums un trūba, lai paceltu mašīnu un skatīties, ko tur ir apakšā. Mums ir tādi lietas, caurums mums iet šeit, un mašīna stāv ļoti augstu. Šeit ir tāda komfortabla lietiņa. Vajag lay down. Apakšmašīnas. Man ļoti patīk. Tas ir drift mašīna priekš manis. Man var būt problēmas ar matiem, bet, kā jūs redzat, viss ir priekš cilvēkiem, viss ir labi. Ļoti udobņinka un, ja jums ir gari mati, šita štuka jums arī derēs. Viss ir labi. Paja. Es neredzēju šito štuku citiem mašīnām. Šeit ir tāda reste priekš gaisma devējām. Šeit vduvājat un šeit vduvājat. Ļoti interesanta custom štučka. Tagad mēs gatavojamies priekš gonkam. Mehāniks pārbaudīja mašīnu un tagad viss sākas. Oh my god! Nu vispār, beidz, Ko mums šeit ir? Mums šeit ir balaklava priekš gonkiem un ķivere. Un ķivere, obligāti. Visai. Šeit mums ir stūris un tur ir ļoti interesanta tāda pult priekš televizora. Jūs redzat? Man ļoti gribas panažimāt knopački, bet man nedrīkst. You're a driver, yes? You're a driver. Yeah. And what's your favorite part? Tuning part? The turbocharger, I think, that gives you power. Yeah? I would say that's the best one. But when it comes to drifting itself, it would be the steering lock kit that allows us to have more steering lock. Jā. Kad cilvēks driftē, pielīp gumija uz riteņiem, tas ir pārbauda reakciju. Jā? Tas ir tāda trenirovka перед гонкой. Kā будет žonglер на латышском? Žongleris. Mēs nezinām, vai tas ir vadītājs, vai tas ir žongleris, bet viņš dara visu ļoti labi, jūs redzat. Tas ir arī tāda neliela trendiņa priekš reakcijas. Viņam labi sanāks. Ja jūs gribat kļūt par vadītāju, jums vajag to mākt. Jūs varat mājās to izdarīt, pamēģināt ar draugiem. Un ja jums sanāks, tad prižайте.
Tagad vadītājs gatavojās priekš gonkām, viņām ir tāda, kas tas ir ļoti interesanta lieta. Tas ir mugursoma priekš kakla. Cilvēks gatavojas, noņēma savu cepurīti. Jā, ļoti daudz drošības elementi, tāpēc, ka tas ir ļoti bīstams sports. Un mēs redzam, kā cilvēkiem vajag apģērbt ķīveri, visu pristignūt. Viņš apģērb stūri, un tagad viņš var sakt. Paskatīties, šeit es visu redzu. Ļoti interesanti. Katrai komandai ir arī sava kafejnīca. Šeit ir barbecue. Pēc gonkas var paēst. Es domāju, ka man arī ugascāt. Man būs ļoti priятненько. Ļoti labi. Un tāda gonka man patīk. Ko mums šeit ir? Nu, ķekavas desinas. Ļoti labi. Šeit mums ir rezerves daļas priekš mašīnas. Un ja neviens neskatās, es varu to paņemt un pārdot SSLV. Bet es tā nedarīšu. Es esmu laba meitene. Kad detaļas salauzas, fāni var to aiznest mājas, ja vadītājs atļauj. Often you give the broken parts to your fans. I think too much. Yeah? No, a few times, yeah. Yeah? Yeah. What? Depends if I have enough space. So we don't need to fix broken parts. Okay. And what do you think they do with your parts? I don't know. Do I want to know? No, probably in a man cave or as decoration in the house, maybe. Okay. And what you have that don't have your competitors? A great team. Great, yes. And what's your favorite tuning part in your car? Oh, I think the limiter. Yeah. Where is it? No, it's not a part. It's the computer, so we tune it. So I think besides that, probably the Dart engine. So that's speed, where the pistons and all are in. You So have that's a very beautiful. yeah. So you can see everything. Yeah, a little bit damaged. Little bit damaged. It's okay. This is Kerplon part, yes? Yes. It's very, very beautiful car. And you have a real light because very comfortable car. Yeah, I have small legs. Šeit mums ir arī panelis, kurš vadītājs redz rokas bremze. Zila podziņa tas ir on, power, un sarkanā tas ir off. Same? To talk? Un sarkanā priekš dispečera, lai runātu ar savu komandu. And shit, that's brakes. Un šeit ir mums arī bremzes, tāds bremzes regulētājs, kurš visu stiprumu uz priekšiem riteņiem dod. Un mēs redzam, šeit ir tāda podziņa, tas ir priekš ugunsdzēšanās sistēmas, ja mēs to ģorgējam. Visa mašīna būs ar dzēšamo pulveri. Tas ir vertikāla uzpildīšanas sistēma ar benzīnu, lai uzpildītu mašīnu. Oh, thank you very much. It's like movie trailer, you know, for kino. Tas ir, kāda futurisma mašīna. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir mašīnā, lai uzvilktu riepus uz diskiem. Oh my god, tas ir lifts.
Šeit ir tāda sistēma. Вот она, вот. Jā. Šeit ir liftu sistēma, lai pārvadītu visu mašīnu. Augšā viņa brauc. Tagad tur nav nekas. Bet, kad viņi aizbrauks mājās, tur būs drift mašīna. Tagad mēs varam paskatīties, kur gulēs visa komanda. Oh my God! Ļoti, very nice! I'm here. Šeit guļ visa komanda. Šeit ir kā travel mašīna. Šeit ir toalete. Divas guļamistabas. Bet komandā ir daudz cilvēku. Kāpēc šeit ir tikai 2 guļamistabas, tas ir jautājums. Viņi visi kopā šeit dzīvo, bet ļoti labi. Tāda vīriešu istabība. The best, visobligātā stancija, tas ir virtuvē. Šeit mums ir vaļņčuk, leduskapis un produkti, lai visa komanda bija paēduša un stipra. Un jūsu mīļākā detaļa, jūsu mašīna? Laikam kā Kevlar bodīs. Karbona detaļa, jā? Kā atmiņa. Aiziet mājās, jā? Nu, ko nevajag? Un jūs varat to uzdavināt, jā, kādam? Ja jums... Man ir jāizšķēt pirms tam ir, bet vajag dārgi. Jā. Šeit ir priekš gaisa, jā? Reiz nāk iekšā. Tikai viņš nekur neaiziet ārā, bet viņš palīdz tā kā atcitēt kolektors vispārējais. Pa kaut kādām krauciņām prienāk iekšā viss nāk ārā. Jums netrauca šitā štuka redzēt visu? Kad mēs driftā brauc sānis, skaties reizes priekš, vai kas Traucē tā gumija? Jā, brauc sāns slīdē, tad priekšējais ritens mēģis nedaudz tā kā vērsties un slīdēt ārā. Pirmkārt, tāpēc veidojās šādās kakas, otrkārt, viņas uztrītas riepas. Tad pazūd saķer priekšai, kamēr viss šitais nonāk nost un paliek riepa, tikmēr tu slīd ārā no trāsas. Man treniņos jau bija viena situācija, kad viņš iebrauc riepās, tad paspēja savu savāk. Konkurentam arī tāda pati situācija bija, bet viņš riepās iebrauc. Un jūs to ar rokām? Nē, jā, tu brauc taisni, tu vienkārši griez kūst kreisi pa labu, tu tā kā šitā te noberza. Tieši jūs lietāt nost? Tā kā bija driftmāsters sacīts, ka braucā visu laiku, nāk skatu braucienu, balonu varēja izvilkt 7 lapus, tad var jāmaina jāliek nākamais. Bet šodien mēs braucam bez, jo laiciņš ir augsts, ļoti slīd un augsts. Jūs varat parādīt, kā jūs to... Podīs, sākumā ir mitras arm, kas nozīmē iedarboties, un tad ir tas logu apsildītājs, tas ir balons sildītājs. Jā, podiņš. Šitais ir, tagad es ieslēdzu nostu pārbaudīt, vai ir spiediens, un tad tā kā tāds balts trīpiņš kā jārādā ar augstu gaisu. Tas vairāk tāds ātrs un bez elastības vibes. Fast and Furious. Jūs varat arī man pakatāt? Jā, kā jums patīk? Man liekas, ir diezgan tāds smieklīgs experience. Iesēdin iekšā cilvēks no malas. Viņi dabūja izbaudīt driftu, kā ir blakus sēdēt un vēl aizmugurē. Es teiktu, aizmugurē ir interesantāk, jo visi G-force un visas riepas, visas trases malas liekas daudz tuvāk, ja tu sēd reāli daudz tālāk. Un aizmugurē jau ir daudz tuvāk sienām un tā tālāk. Jā, tur ir divas stūras, viena šoferi, viena blakus sēdētājiem. Šobrīd viņas ir atvienotas, lai izzinot cilvēks neizdomā, kāds ir bailēm pagriezt, bet vispār viņas ir savienotas, jā. Var apmācīt, jā, kādu var iedot pastūrēt, pamēģināt saprast, cik agresīvāk tās mašīnas ir pa ielas mašīnas. Cilvēki nes ritiņus. Kur jūs? Куда вы тащите? Наши ремонтаж.
Почему? Да. Мы сильно подготовились к таким мировым соревнованиям, и у нас нет тележки. Нет тележки, да? Поэтому вы Просто нас- не взяли ее, да. А самокат уехал снимать видео. Поэтому вы своими руками. Ну давайте, ребята, давайте. Kāpēc drošības karkās un mēra ar kādiem instrumentiem? Tāpēc, kad ir noteikti izmēra caurulis, viņiem ir izmēra diametrs un biezums. Karkas normāls svar 50-70 kg. Ja tu sāc šmalties caurumiem, var tā būt, vai viņš ir mazāk svar. Tāpēc ir tādas lietas jāpārbauda. Tu vari nočītot, viņš būs nedrošāks, viņš būs vieglāks. Viss tikai dēļ drošības. Obligāti ir jāskrapē tādas trūkas. Nē, ir otras skaņas mērām, kur neskrāpēt. Tur tādu želīņu uzsmērējumu var pamērīt. Jā? Jā. Labi. Lubrikantu uzliek, un viss noteikās. Ne tur, uzbrauc! Un viss, slomālas mašīnā. Komanda palīdz iebīdīt mašīnu konteinerā. I have a question. Hablo castellano en español. Español, only español. No. Man liekas, ka viņš māk runāt angliski, bet viņi ir diskvalificēti. Un mēs nezinām, kāpēc. Bet man liekas, ka viņš zina, kāpēc. Viņš negrib man to pasaukt. Man nebija 2 minūtes, un jau mēs redzam, ka šeit ir visa mašīna, bet ne uz mašīnas. Ļoti interesanti, kā var novelkt visu purnu no mašīnas, un mēs redzam šeit, ka mašīna ir golē. Tas ir meitene mehāniks. Ļoti skaista maziņa meitene. Es arī varēju būt par mehāniku kļūt, bet es negribu. Viņa grib. Man liekas, ka tas ir profesionāls. Jūs redzat, kāda ātra ir? Ļoti interesanti, viņa visu zina. Ko tur vajag darīt? How do you like Riga? Riga, Yeah, very good. very good. Very good, of course. It's a nice place and very good place for drifting, Yeah. really. So, very well. You like our forest? Yes, Yes. of course. Was here before for the rallycross Yeah. years ago. Here I'm for the drifting, so, you know, Yeah. nice place, nice place. Okay. And your favorite team? You have one? I cannot say. You cannot say it's secrets. Okay. What's very good for this event is we have so many different nations. Yeah, at the yeah. start. We have 22 different nations out of 45 drivers. So it shows how popular drifting is worldwide. Šeit ir mūsu stūre labajā puse. Ļoti interesanti. Kāpēc? Tas ir Mozambique. Why you have this green light on your car? Because they call me the sheriff, so it's the light from the sheriff car. Yes, you're the sheriff? Yes, you have this beautiful hat. It's really nice. What's your favorite tuning part in your car? Angel. Angel. What's tuning? What's the tuning part? Tuning parts. Let's say the wheels. Wheels? Yes. Here's the wheels. The here ones, they are really nice. The here ones. Front ones are regular, but the here ones really light, really nice. Why you have so small mirrors? Because they broke our mirrors during transportation. So we needed to buy one in a local shop. Oh my god. It's That's nice. why. It's so small. Even I think I like a motorcycle one. It's not yeah. even for a car. Yes. Because we couldn't find for the Mustang, so. Tāda liela un stipra mašīna mums ir ļoti mažiņi. Jūs redzat tur spoguliši. Ļoti mažiņi spoguliši. Šeit mums ir karvēts bez lukturiem. Ļoti stipra un skaista mašīna ar karbonu augšu. Un šeit ir aizmugurē mums ir tāds arī karbona spoileris un ļoti, ļoti skaista mašīna. Mēs redzējām metālu detaļu like build, bet šeit ir tāda trāpačka. Šeit ir iebūvētais panelis, nav planšēcikā, ka ir visām mašīnām. Šeit nav
panelīša. Ļoti interesanti. Šeit mēs redzam divas turbīnas, ļoti interesantas. Šeit ir paralons, kas uzsuk gaismu. Bišķieti viņš ir karsts, tāpēc, ka mašīna tikai no Gonkam. Mēs redzam šo paneli. Your most likely part of the tuning in your car. I think it's the car itself, because the car is kind of a reflection of my ideas, kind of me, so what I do in it, because it was originally launched back in 2016. So everything, but I think the most valuable and the precious thing is the engine, the concept of the engine that we developed with our group, our company. It's an EK56 engine. We're proud, EK56 specialists, because we do the things like for the engines that last including 4 years with enormous horsepower, it's 1,360 horsepower. Oh. And it lasts for 4 years. So we have fire from your car. I am the fire. Literally, yes, we have the fire. I think we were the first one to invent the intellect in the drifting, in the world of drifting back in 2011, I think. We started with SR20 car. We were running the Raleigh ALS system using the motor ECU, and everybody was in shock. Oh, what's that? So we brought this to the V8 engine, the ALS, but we had the exhaust before in the cowboy era, as FAA guys are calling. In the cowboy era, when the exhaust was sticking out of the hood, we had a flames. Now you can see the flames, but only under the car. But this car is a good engine, so yeah, we do have it. Šeit mums ir roza krāsa, jūs redzat, detaļa ir roza, šeit ir štūčkas rozas. Varbūt kāda meitene ir vadītāja, bet ne, tas ir vīrieši. Visa mašīna ir roza krāsa. Tas ir mans mīļākais, mana mīļākā krāsa. Šeit mums ir kaut kas tāds interesants. Šeit ir mehāniks, viņš dara kaut ko ar riteniem. Viņam ir tāds aparātiņš, tas ir gaisma. Ļoti interesanti, nekas nesaprotu. Ļoti interesants dizains mašīnai, arī iztie lukturi, ļoti skaists motors, tāda roza krāsa mēs redzam. Arī roza krāsa ir riteni. Vispār tādas snaici mašīna laba. Mēs šeit redzam, ka mašīna darbojas. Ļoti interesanti čūņa detaļa. Mēs varam šeit redzēt, ka detaļa saulaurumas dažie dara šīs caurumus un ar savilcējiem to fiksē. Savilcējā var būt daudz krāsas, bet mēs šeit redzam, ir melnas krāsas. Ļoti interesanta čūņa ir. Viena no HGK darbam, tas ir Toyota Supra. Ļoti interesanta mašīna. Mēs redzam, ka viņa daudz brauc. Tad arī viņi ir šitie štučķi. Viss ir tāds zaļš, karbons. Nav lukturus, bet nekas. Viņa ir skaisti dabā. Šeit ir interesants bremzēšanas diski, tad zelta krāsa. Jā, bišķīņas sastrapējas diski. Nekas, mēs varam to pafiksēt. Čuņim. Mēs redzējām, ka zēni ar rokām šitie riteni. Ir speciāla konstrukcija priekš riteniem, lai transportētu viena vai otra vieta, bet var to darīt ar rokam, kad arī ar to zēni. Tas ir ļoti laba ideja arī. Bet man liekas, ka tas ir bišķiet komfortāblāk. Šeit mums ir tikai viens lukturis, otrai nav.
Man liekas, pazaudēja vienu lukturi, bet nekāds, tas ir arī ķūņins. Ļoti interesants. Vienas acis, kā pīrāts, jūs zināt, ar vienu aci. Šeit mums ir panelis, kurš mēs redzam visu, ko mums vajag zināt par mašīnu. Tas ir sarkans, man liekas, tāda ir privāta. Bet nekās, viņi visu izdarīs. Šeit mums ir labuba. Cilvēks ir izdarīt, bet ir ļoti labs ķūņins šeit. Jā, šeit mēs varam kaut ko uzrakstīt, kaut ko uzzināt. Man viens vadītājs pasaka, ka šitais lukturis 2000 eiro viens. Viss, tas ir 2000 eiro. Kā uzmiskasti. Priekš kām šitie istie lukturi, es nezinu. Nu, cilvēkiem ir daudz naudas, ko es varu pateikt. Ļoti skaista, jūs redzat, šeit ir ļoti skaists spoileris. Kāds šeit ir materiāls. Это пластик обычный, просто покрашенный. Man liekas, ka tas ir plastik, bet ļoti interesants. Ir tādas interesantas karbonas stāvečki. Tā kā mēs redzējām stipras un lielas mašīnas, bet šeit ir mums maziņa mašīna. Un jūs redzat, es jums stāstīju par šitām savilcējiem. Un es stāstīju par šitām savilcējiem, šeit ir tāda interesanta krasa. Tas ir konstrukcija, lai ātri izņemtu bumperi no mašīnas. This is your service truck, I think, yes? And where is your kitchen or bed? I don't have kitchen. You don't have? We rent Big. no, we rent house. House. Yeah. You're smarter than Yeah. We don't sleep in paddock. Tas ir mašīna priekš mani. Es esmu maziņā, mašīna ir maziņa. Jā, tas ir planšets. Tas kā uzlivēja planšetu virs mašīnas un viss. Ko mums šeit vēl ir? Ir tādas kā līdmašīna podziņas. Tas nav podziņas. Tas ir mašīna tā kā veca. Tāpēc, ka es neredzēju šādas štukas. Es domāju, ka tas ir laba mašīna priekš treniņam, bet kā viņa ir ar citiem mašīnām, man liekas, ka ļoti grūti. Visām mašīnām uz trases ir 18 vai 19 diametrs diski, bet šeit ir 12 vai 13. Un jums vajag būt profesionālam vadītājam, lai uz šitā mašīna jūs varējāt kaut ko izdarīt uz trases. Un ļoti mažiņi, jūs redzat, mažiņi aizmugurēja brake pedals. Jūs redzat, bremze ir ļoti maziņa, Jā, mašīna priekš bērniem. Tā nu maziņiem. Vadītājs saka, ka mašīnai ir 600 zirgi. Nu, man liekas, tas ir ļoti maz. Ļoti interesanta mašīna SC Factory darba. Varbūt mēs redzēsim šo mašīnu uz drifta, bet ne šodien. Tāpēc, ka viņa ir ļoti jauna, bez skrapējumiem, bez kādiem tur. Bet ne, ir viens maziņš skrapējums šeit. Lupa, bet neliels. Mēs redzam, ka šo mašīnu mīl. Ļoti mīl. Bet mašīnā arī nav spoguļu. Un mēs redzam, ka šita mašīnā tikai stāv. Nebrauc. Arī SC Factory darba, Toyota Supra. Arī maziņi tādi spoguliši, tas ir ļoti smieklīgi, kāda ir stipra liela mašīna un tādi mažiņi spoguliši. Man ļoti patīk. Mēs redzam, arī šeit ir skrapējums, mašīna ir darba. Tas ir ļoti labi. Šeit ir ļoti populārais pagrieziens šajā trasē. Viņi uzņem 50
vai vairāk kilometri stundā. Šeit ir Perekladaška, un viņi dara tādu uzmetienu un brauc tālāk. Iemetienu? Un viņi dara iemetienu. Un viņi dara iemetienu un brauc tālāk. Tas bija Batmans. Ļoti interesanti spoguļi mums šeit ir. Jūs redzat, maziņi tādi. Apaļi spoguļi. Redzam, ka mašīna ir darba. Ļoti skaisti. Tās ir azots priekšnosas sistēma. Šitie baloni dod mašīnai jaudu. Tādi maziņi, bet jūs redzējāt, ko viņi dara. Šeit ir Melādze vadītājs Melādze. Šeit stāv ļoti liela turbīna un vadītājs ir Melādze. Es domāju, ka mums vadītājs Melādze nedzied, bet mašīna dzied laikā. Inside this car, you have a Mercedes-Benz engine? Yes. Yes? Yes. You want to see it? Yeah, of course. You have diesel? No, was diesel. Yes, I began my career with a diesel engine, and this was diesel, only 1 year, and then change it for petrol. Okay. Wow, very nice color. I like it. Violet. Yes, all because of I like Hamilton, because of this my 44, and because of this color. Yeah? Yes. Oh, it's nice. Very nice. And what do you have interesting, the most interesting part in this car? The interesting is this engine is stock. Only change in engine, the connecting rods, head gasket, and valve spring, and pistons, crankshaft. All other in engine is stock. Yes, and this engine is around 800 horsepower and 915 torque. Wow! Why do you have this? Wiper. Yeah. It's original. Yes, it's original. Yes, it's original with in these cases. Oh my God, you're a fan of the Mercedes. Yes, I have Mercedes service in Hungary. Yes? Yes. Ļoti reti mēs varam redzēt Mercedes uz drifta gonkām, bet šeit mums ir tāds raritečiks Mercedes-Benz ar oriģinālo Mercedes iepakojumu. Maina riteni. Ļoti interesants process. And your favorite tuning part in this car? The gearbox or the clutch. Yeah. Clutch. The clutch is very good. Yeah? Okay. Such performance. Šeit arī ir neliels mums tunings. Jā, ar šitiem savilcējiem arī melnajā krāsā. Jā, ļoti oriģināli un agresīvi. Šeit mums ir lupa. Plasmāsa melna lupa. Jā, viņi ir ļoti zema priekš ceļiem. Šeit mums ir Batmanu fans. Cilvēks dzīvo dzīvi. Mēs redzam. Tas ir ļoti interesanta detaļa. Man liekas, ka tas ir mana mīļākā mašīna, tāpēc, ka šeit ir tāda maziņa detaļa. Šitā dizaina konstrukcija ir, lai durvis iet ārā, bet nevis iekšā salona. Ļoti labi. Ļoti interesanti un ļoti skaisti. Un tas ir gumija, pēc gonkams var palīdzēt šeit cilvēkiem. Jūs būt kā, zināt, komanda. Šeit ir ļoti daudz gumijas. Jūs redzat, kas notiek ar riteniem pēc drifta gonkam. Tas viss ir gumija no riteniem. Šodien mēs redzam daudz HGK BMW. Mēs varam to redzēt pēc kā lupa. Karbona ļoti skaista lupa. Gribu aizņemt
iedomājies. Šeit ir tāda zaļa štučka. Šita štučka zaļa mums ir, lai mašīnā nesaplēsas kopā. Ļoti lielais spiediens, kad iet drifts. Un tā konstrukcija, viņa kā tur stākānus. Bet ko jūs te hakojat? Meklējam. Ko jūs meklējat? Jauni. Meklējam problēmu. Kaut kas noticis? Iespējams redzēt, pārbaudīt. Šeit iet pārbaudīšanā mašīnas pārbaudīšanā. Что вы думаете насчет этой машины? Как она вам? Идеальная? Как легко было привыкнуть новому пилоту к этой машине? Ну, по нашим, как бы он вообще идеальный, скажем так. То есть у него минимальные регулировки, как говорится, то есть у него первая тренировка, 2-3 заезда, и он уже привык. То есть уже сам сказал, что все хорошо, ничего переделывать не надо. Так что мы только рады. Меньше крутить. А какая ваша самая любимая часть? Двигатель ходовая, то есть это все хорошо. Ну, с кузовом чуть-чуть поработаем, будет тоже красиво. Question. This part, it really helps to drift? Yeah, like turn, drifting, stopping for drifting. So it's easy to quick drift. Oh, yeah? Yeah. Because it's only one car with Yeah, this exactly. part. Yeah. So we tried to drift D1 GP for 2 years ago. So the D1 GP is the most important to the quick motion. Mhm. So I think this part is for the change side. So to stop the aerodynamics to stop the car. Mhm. So it's too easy to drift. Yeah. Yeah, it's fine. Why on this car it's small discs? Yeah, drifting cars are important to the lightweight. Mhm. So it's this scooter is at 1,200 kilograms. So it's too light. Mhm. So it is weight. So it's not needed to the drifting or braking. Okay, okay. Jā, ļoti viegli. Mums ir stūris šeit. Bet šeit ir tikai viens panelis, nav nekādas pimpiņas, tur nav nekādas podziņas. Ir tikai viens panelis. Ir podziņas, šeit ir daudz. Šeit ir engine, wipers, lights. Jā, 1, 2, 3, 4, 8 podziņas mums šeit ir. Šeit ir podziņas augšā nekā citiem mašīnām, pēc kā visātrākiem mašīnām pasaulē arī podziņas ir augšā. Un mums šeit ir arī special glass, speciāls stikls, kas ir dārgāks nekā normāls. Why you don't eat barbecuing? Brazilians doesn't need so much barbecue wings. No? No. We eat like hamburgers, nuggets, Oh, it's nice. French fries. But with your head, it will be cool barbecuing, you know? With my head, I usually kill the calls and do at home. What's up with your car? I'm just fixing for the technical. Yeah? Yes, Everything is okay? I think so. I don't know. After the training, we know. What is the technical solution? You know, at home in Sweden, I'm a hairdresser. Yeah. So I took the hair scrubber and did it to my hood opener. Oh my god, it's nice. Sorry, you have ADHD? Why? Why you took this on your number plate?
Racing. Ah, ADHD Racing. Yeah. Team dressed like ADHD. It's very nice. Thank you.